draudze teica, un visa draudze teica, un pilnīgi visa draudze teica. Amen! Slāva Jēzum! Pasveicini to, kas stāv tev blakus, apsveic viņu arī dzimšanas dienā, draudzes 32 gados. Jā. Slāva Jēzum! Man ļoti liels prieks tiešām redzēt katru no jums un būt kopā ar tevi draudzes dzimšanas dienā. Es ticu, ka šis vārds, ko Dievs ir devis, ir tieši precīzi tas, kam vajadzētu skanēt šodien. Tāpēc ar lielu prieku es gribu tev viņu nodot un šo nosaukumu, kas skan Es gribu celt savu draudzi. Tad šis ir no Jēzus teiktā citāts, ja, kad Jēzus teica, es gribu celt savu draudzi, es gribu tev iedot šodien. Un es ceru, ka arī uz ekrāniem ir šis nosaukums, un tur ir klāt savi tādi simboliņi, kuri varbūt palīdzēs arī man nodot, atcerēties to domu, un arī tev saprast to galveno domu. Vai tu esi gatavs? Gatavs dzirdēt? Kurš ir gatavs dzirdēt? Wow, roku mešs. Jā, daži bērni nav, bet cerams, ka viņi pieslēgsies vēlāk. Tālāk mēs tad vērsim vaļā savus bībeles Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā un no 15. panta lasīsim. Tad Mateja 16. Ja tev ir līdz tavu bībeli, tu esi svētīgs, tu vari piedalīties pilnvērtīgi, tu vari pats lasīt savā bībelē to, kas skan dievkalpojumā. Tā ir ļoti svētīta lieta. Un te ir rakstīts tā. Tad un viņš tiem sacīja, tad Jēzus mācekļiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Anita, varbūt var aizvērt durvis ciet. Kas es esmu? Tad Sīmanis Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja, svētīgs tu esi, Sīmon, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šīs klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu sies virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīs virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Alleluja! Šis te rakstu fragments kalpoja kā iedvesma šim vārdam, un te arī tu pamanīji šo teikumu, es gribu celt savu draudzi. Ir sākums, ir kaut kāds pirms teikumi, pirms tam ir teikumi pēc tam, bet pašā tajā centrā tā doma tajā, ka Jēzus saka, es gribu celt savu draudzi. Pirmkārt jau runa par Jēzu pašu. Tas vārdiņš es. Jēzus saka es. Un Jēzus personība ir tas, kas tevi, mani ir atvilkusi, pievilkusi. Viņš ir tas sākums un galvenais un centrs un mērķis un pamats arī reizē. Viņš, Jēzus. Un te šis jautājums, kas es esmu, ir ļoti būtisks. Un šis jautājums mums katram ir kādreiz uzdots, ir kādreiz bijis. Šodien viņš ir arī aktuāls, kas es esmu. Jēzus saka, prasa tev, prasa man, prasīja Pēterim, prasīja mācekļiem, kas es esmu. Ar to viss sākās. Tad, kad Jēzus kļūst tavā dzīvē priekš tevis par kungu, par glābēju, par centru, par pamatu, par mērķi tev, sekot viņam, tad viss sākās. Tad šis teikums sāk darboties tavā dzīvē. Es gribu celt savu draudzi. Tātad šis teikums sākās, jeb šis prediķis, jeb šī vēsts sākās to, kad vienu dienu tu pateici Jēzum, ka viņš ir tavs kungs un tavs glābējs, ka viņš priekš tevis ir Kristus glābējs, Dievs svaidītais, kas glābi.
ka viņš priekš tevis ir dzīvā Dieva dēls, ka viņš priekš tevis ir īpašs, svarīgs, būtisks. Viņš priekš tevis ir pirmajā vietā, ka tu viņu mīli vairāk par visu. Patiesībā, ja tas tā nav, tad nekas arī nav. Patiesībā tas ir tas, ar ko viss sākās, kad tu vari pateikt, es mīlu Jēzu vairāk par visu. Ja viss pazustu, bet Jēzus manīm būtu, tad es esmu laimīgs, es varu būt laimīgs cilvēks. Laimīgs cilvēks, tāpēc, ka Jēzus ir ar manīm, es esmu ar Jēzu, viņš ir pirmajā vietā. Jēzus pat teica tādā pantā, kad ja pat tēvs un māte tevi atstāt, es tevi neatstāšu. Viņš pat teica, ja tev nāktos kaut ko pazaudēt, tuvu, dārgu, mīļu, tad tas būtu tā vērts, ja tas būtu manis dēļ, Jēzus dēļ. Vārds sakot, ja tu lasi Dievu vārdu, tu ieraug to, ka Jēzus ir kaut kas ļoti īpašs, un šis aicinājums tev un man pieņemt viņu ir tas, kuram mēs atsaucoties sākam. Viss sākās tajā brīdī, kad Jēzus kļūst par tavu kungu un tavu Dievu un tavu glābēju. Šajā te pašā stāstā mēs ieliekam nākošo raksturvietu, tā ir Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļu un 1. pantu. Tā pati doma, bet kāds cits cilvēks tikai. Tur bija kāds cilvēks no farizejiem vārdā Nikodēms, Jāņa 3.1, Jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis. Un šis te Jēzu nesajūsmināja. Viņš teica, wow, kāda atklāsme. Nē. Jo tāpēc, ka neviens nevar darīt to, ko tu dari, Jēzu, ja Dievs nav ar to. Un šeit tu redzi, kad Jēzus saka, ar to ir pamāts, ka vienkārši esmu labs cilvēks, mācītājs, un ka no Dieva nācis. Tas ir par maz. Tā kā vienkārši pateikt, jā, Dievs ir, jā, Jēzus jau var bija tāds labs cilvēks vai laba persona, ar to ir par maz. Un šeit Jēzus cenšas viņam to pateikt. Bet Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nikodējums saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesas, kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka esmu tev sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Būtībā, ja es saku tā, kad attiecības ar mani ir kaut kas daudz vairāk kā ģimene. Vienkārši mācītājs, vienkārši labs skolotājs, ar to nepietiek. Tev jāpiedzimst tajā ģimenē. Tev jāpiedzimst. Ziniet, ja tas ir tavs brālis, tas ir tavs brālis. Tas nav kaimiņš vai darbbiedrs, vai ne? Ja tā ir tava mamma, tā ir tava mamma, nevis garām ejošs cilvēks. Ja, labs cilvēks, ļoti zolīts, jā, pieklājīgs, bet tava mamma ir tava, vai ne? Tāpat arī iesaka, hei, ar to nepietiek. Kamēr es priekš tevis neesmu vairāk kā radinieks, vairāk kā mamma, tētis, brālis, māsa, sieva, vīrs, tev jāpiedzimst, tev jāpiedzīvo tas moments, ka es priekš tevis kļūstu par kaut ko daudz vairāk kā mācītājs, skolotājs, labs cilvēks un tā tālāk. To saka Jēzus. Tātad, kas viņš tāds ir? Viņš ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, bet reizē viņš kaut ko saka mums, lai viņš priekš mums ir kaut kas ļoti tuvs, tuvāks par radniecību. Tā tāda garīgā radniecība. Mans Jēzus, mans. Un tas notiek tad, kad tu piedzimsti
garīgi piedzimsti Dieva ģimenē, kā Dieva bērns, ka tu pieņem Jēzu par savu kungu, savu glābēju, ka tu ar savu muti apliecini, Jēzus ir mans kungs, mans glābējs, ka tu saki ar savu mutu, saki, Jēzus, ienāc manā dzīvē, esi mans kungs, es gribu piedzimt, es gribu būt tavs, un es gribu būt, lai tu esi mans. Un tā lūkšana ir tā, kas izdara to pārmaiņu, tu piedzimsti. Un tu viņus satiec, iepazīsti, piedzīvo, tu saņem atklāsmi, tu saņem to, ka jā, Jēzus ir tavs, kaut kas tūs tev. Un tas rada augļus, tas maina cilvēku dzīvi, un tas savā ziņā dzemdē draudzi. Apostoļu darbu grāmatā 2.41 mēs ieraugam tos cilvēkus, kuri to piedzīvo, kuri to tajā laikā piedzīvoja, un viņu apraksts to cilvēku, kuri šitā piedzima no augšienes, kļuva par Dievu bērniem, gluži kā tu un es, kā mēs šeit draudzē, viņi kaut kā savādāk izturējās. Tas ietekmēja viņus. Jēzus ietekmē cilvēku. Un te ir rakstīts 2.41. Kas viņa vārdus uzņēma? Evaņģēlī, Dieva vārdu uzņēma, atvēra savu sirdi, tos kristīja. Un tādā dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseli. Un tie pastāvēja apostoļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Redziet, kāda dzīve sākās tad, kad tu pieņem Jēzu. Tu kristies, tu mācies, tu draudzējies, tu esi tajā ģimenē, brāļu māsu ģimenē. Tu lauz maizi, tas nozīmē šis vakarēdienas, tu baudi to, ka Jēzus par tevi miris, tu esi daļa no šīs jaunās derības. Tu lūdz kopā ar visiem, tu lūdz viens pats mājās. Visus pārņēma bailes, bijība, un apostoļi darīja daudz brīnumu un zīmi. Tad notika brīnumi, notika zīmes, mainījās cilvēku dzīves. Un visi ticīgie turējās kopā. Un visiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus, rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Tik ļoti ir mainījusies cilvēks sirds, tik ļoti sautīgums, bailes ir pazudušas. Ģimene. Tu redzi, tā ir ģimene. Tā nav ģimene nosaukuma dēļ ģimene, tā ir ģimene pēc būtības. Pēc būtības. Kura māte vai tēvs nedara to, ko šeit dara? Kad atdod saviem bērniem ģērebi, baro vai brāļu māsu, kura ģimene nepalīdz savā starpā viens otram? Vai ne? Visi palīdz. Viss mums ir kopīgs. Tā ir ģimenes manta, ģimenes katls, ģimenes vēl kaut kas māja. Jā. Šīs te ģimeniskums vienkārši izpaudās šajā te draudzē. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Tad prieks valdīja, gavilas valdīja. Kas ir gavilas? Tad izsaucieni priecīgi. Wow! Angliski. Wow! Un vientiesīgi. Tas viņi mīlēja. Ir labi. Es jau tu neesmu tik svēts, es jau esmu parasti. Ir labi, pieņem tev kāds tu esi, mīl tev. Var sakot, vientiesīgi, gavili pilni cilvēki, slavēdami Dievu, viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Un šeit mēs ieraugam to otro vārdiņu draudze. Vārds Jēzus, un tad ir vārds draudze. Draudze. Es celšu savu draudzi, es gribu celt savu draudzi. Draudze, parādās vārds draudze, parādās draudze pēc būtības. Tu redzi, kāda ir draudze. Viņa atšķirās. Viņa ir savādākā. Ģimene ir fantastisks iestādījums, bet te piedzimst vēl viena ģimene. Ģimene, kurā Jēzus ir loceklis un Dievs ir tēvs un svētais gars. Dieva ģimene parādās uz skatuves, tā varētu teikt, tā sāk dzīvot, sāk izpausties, cilvēki to sāk pamanīt, kas tie tādi pa cilvēkiem. Viņi tādi savādākie. Brāļi, māsas, debes tēvs, kungs Jēzus. Wow, draudze. Draudze ir dzimusi, draudze sāk darboties un Jēzus ceļ draudzi. Tad ir vēl kāds stāsts Bībelē no vecās derības, kuru Noas
ceļ šķirstu. Šis vārdiņš celt, viņš ir kopīgs šiem abiem. Jēzum viņš ceļ draudzi un Noasam viņš ceļ šķirstu. Un pravietiski šis stāsts par Noas šķirstu būtībā ir tas pats stāsts par draudzi, bet vienkārši tā praktiski, ļoti praktiski, lai tu vari saprast, lai es varu saprast, tā kā atainots, kāpēc vajadzēja draudzi, kāpēc vajadzēja šķirstu, kā tas notika, kā viņi tur būvēja, kāpēc tieši tādu būvēja un kāds bija rezultāts, kad šķirsts bija gatavs. Kurš to stāstu zina par Noasu? Zina, lielākā daļa zina, ka Noas ir tas, kas būvē šķirstu. Kāpēc būvē? Tāpēc, ka draudēja plūdi. Atvērsim 1. Mūzes 6.14. Te ir viens pants no šī stāsta. Dievs saka Noasam, taisi sev šķirstu. 1. Mūzes 6.14. Taisi sev šķirstu no sveķainiem skuju kokiem. Ar nodalījumiem tev to šķirstu būs taisīt, un no iekšpuses un no ārpuses tev to būs izstriept ar darvu. Kas ir darva? Piķis tas ir, jā. Kas ir sveķaini koki? Kas ir sveķi? Vārds sakot, te ir pieminēts kaut kāds tāds materiāli, kā to nosaukt, jā. Materiāli, nezinu, kā to vēl pateikt savādāk. Kāpēc tie ir svarīgi šķirstam? Tāpēc, ka tas, kas stāv priekšā stāv sastapšanās ar ūdeni, ar tik daudz ūdens, kurā parasti cilvēks un neviens dzīvnieks neizdzīvo. Ūdens, kas iznīcina. Piķis, sveķi ir tas, kas aizsargā pret ūdeni. Šķirsts nenogrima, ne tāpēc, ka viņš bija liels, bet tāpēc, ka viņš bija sveķaini koki, tad iekšpusē bija sveķi un ārpusē bija darva. Ārpusē, iekšpusē bija darva, tad būtībā aizsardzība pret ūdeni, jo Dievs teica, ka šī pasaule ies bojā ūdens plūdos. Un tāpēc tev jābūvē tieši tāds šķirsts. Nederēja vienkārši sasmaržināt šķirstu, vienkārši izgrebt kādus grebumus vai vienkārši, atstāt bez no cita koka sugas taisīt vai bez darbas taisīt. Tas nederēja, jo Dieva vārds saka, Dieva vārds māca tevi un mani tā, lai tu varētu šajā pasaulē, var teikt, ne tikai izdzīvot, bet dzīvot. Noasa šķirstā bija miers, drošība, pilnīgi cita dzīve, cita tā kvalitāte. Ārpus šķirsta trakoja jūra, vētra, okeāns un alga. Cilvēki gāja bojā, dzīvnieki gāja bojā, visa pasaule gāja bojā. Un tā šķērssiena, jeb tā starpsiena, jeb tas šķirklis, kas bija tas sveķainais koks un dara no abām pusēm. Nākošais, kas mums stāv priekšā, ko Bībele saka, kad pasaule tiks vēlreiz iznīcināta, bet šoreiz ar uguni. Tas nozīmē, ka draudze tiek celta, līdzīgi kā šķirsts, kura ir uguns izturīga, kura nesadegs. Tu, draudze, tas, ko Dievs tev māca, tas, ko Dievs tev dod, tas ir viss, kas tev ir vajadzīgs, lai tu nesadegtu, lai tu būtu izturīgs, uguns, drošs, var teikt, iziet tam cauri, neskarts. Tas bija mazliet tāds vēsturisks atkāpe par to, ka Jēzus ceļ un pirms tam Noas cēla. 2. Pētera 3.12. Viņa apstiprina to, ko es tikko teicu. Tātad apostols Pēters saka šos vārdus. Nolasīšu. Gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, tas, kas mums stāv vēl priekšā, nāk šī Dieva diena, tiesas diena, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs.
Interesanti, ka tajā Noasa laikā, kad bija plūdu laiks, gatavojās plūdiem, bija tāds vīrs vārdā Ēnohs. Viņš staigāja ar Dievu, un viņš nenomira, bet Dievs paņēma dzīvu uz debesīm. Bet tam Ēnoham piedzima dēls, vēl esot uz zemes, un viņu nosauca savu dēlu vārdā Metuzāls, kas tulkumā nozīmē plūdi nāk, būs, pēc viņa nāves būs plūdi, būs nāve vai būs tiesa. Un šis Metuzāls izrādījās rekordists dzīves ilgumā. Viņš pārspēja visus dzīves ilgumā. Tik ilgi nav neviens nodzīvojis. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš gaidīja, Dievs gaidīja, kamēr Noas pabeigs būvēt šķirstu. Un tanī gadā, kad šķirsts bija gatavs, viņš nomira, šis Metuzāls, un sākās plūdi. Līdzīgi kā mēs tagad gaidām, kad tad būs tā diena, kad tad pienāks tā diena. Viņa pienāks, bet viņa nepienāk tāpēc, ka darbs jāpaveic. Tu vienkārši negaidi, kad tā būs tie plūdi. Sagatavojies plūdiem, attiecīgi sagatavojies. Kur ir tavs uguns drošais tērps? Tas ir tas, ko mēs šodien darām. Mēs tērpjamies uguns drošajās drēbēs. Par tā mēs runājam katru dievkalpojumu. Kas tur notiek? Tā. Jesaja 43:2. Atvērsim. Te ir rakstīts: kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Šīs abas stihijas ir kā sods, kā iznīcība, jo grēks vairojās. Bet reizē Dievs dod apsolījumu. Kāpēc tu nesadegsi, kāpēc tu izies cauri? Es būšu ar tevi. Tad, kad Dievs atklājās un saka, še es esmu, nāciet. Viņš sauc tevi, viņš izsauc tevi no pasaules ārā. Un draudze, tu man uzmē izsauktie no pasaules. Viņš sauc tevi ārā, nāc pie manis. Kāpēc? Plūdi nāk, uguns nāk, lai tu iziet tam cauri, kas stāv tev priekšā. Tātad draudze ir izsauktie no pasaules. Draudze ir tie, kas sapulcējas šajā šķirstā. Draudze ir tie, kas piedalās šī šķirsta celtniecībā, jeb draudzes celtniecībā. Tas vārdiņš, kas ir pa vidu tam tekstam, es gribu celt savu draudzi, ir celt. 1. Korintiešiem 14. nodaļa, 1. Korintiešiem 14. nodaļa, 12. pants, ir rakstīts: tā kā jums ir tieksmes pēc garīgām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi. Tāpat kā Noas cēla, mēs ceļam. Viņš saka tā, hei, jums ir dāvanas, jums ir laba griba, tad rūpējieties, lai tas viss, tā bagātība, kas jums ir, tas ceļ draudzi. Jo vajadzīga ir draudze, ir vajadzīga stipra draudze, jo priekšā stāv uguns, iznīcības uguns. Ir vajadzīgs stiprs šķirsts, kas spēj izturēt visus tos spiedienus un nelabvēlīgās vides. Jēzus teica, es celšu savu draudzi pretī ēles vārtiem, ēles vārti to nevarēs uzvarēt. Noas būvēja šķirstu pretī visiem plūdiem, un plūdi viņu nevarēja uzvarēt. Wow! Tas, ko Dievs dara, tas ir svarīgi. Svarīgāk par visu, tāpēc rūpējies ar to, lai tu esi dalībnieks tajā, ka arī tu ar savām dāvanām, ko Dievs tev devis, cel draudzi. Nākamais 10, 20, vēl nākamais 17. pants. 17. pants. Viņš jau tur
ļoti daudz skaidro, bet maza niansīte. Te teiks tā, varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citus neceļ. Maza niansīte, kā apostols Pāvils svētā garā runā, viņš izceļ to ārā. Varbūt tu esi bagāts, garīgi bagāts, fiziski bagāts un talantīgs, un tev ir viss, tu esi super cilvēks, tava pateicība ir laba, bet jautājums, vai tas ceļ draudzi, citus? Vai tas ceļ, vai tas neceļ? Tāpēc šis jautājums ir svarīgs. Jēzus ceļ konkrēti kaut ko, draudzi, un viņš aicina tevi tajā piedalīties, iesaisties ar visu, ko tu māki, proti, esi tajā dalībnieks. Tas ir pats galvenais. Tā ir mūsu gadsimta celtne, tā ir mūsu laikmeta celtne. Dievs to dara, Jēzus to dara, draudz to dara, mēs to darām, pievienojies. Un tad vēl 10:23 arī 1. korintiešiem. Un te ir rakstīts: viss ir atļauts, bet ne viss dara. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Viss atļauts. Dievs saka, tu esi brīvs, esmu tevi atbrīvojis. Tu esi brīvs cilvēks. Brīvā Latvijā. Bet jautājums, vai tā tava brīvība, viņa ceļ draudzi? Ja ceļ, tu esi sapratis. Ja tava brīvība, ja tu esi atbrīvots cilvēks, brīvs cilvēks, Jēzus atbrīvots, ja tu ar to savu brīvību, tu viņu lieto, ieguldi, lai celtu draudzi, tu esi sapratis, kāpēc tev tāda žēlastība ir iedota. Tāda bagātība, ka tu esi brīvs, apdāvināts, talantīgs cilvēks. Slava Dievam! Vārdiņš celt. Ļoti svarīgs vārdiņš. Un tad mēs ejam pie nākošā vārdiņa. Savu, var teikt, savu draudzi. Jāņa 13.1 ir rakstīts: bet pirms Paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem. Ko tas šī pasaulē bija? Mīlējis savu mīlestību līdz galam. Kam Jēzus parādīja mīlestību? Ko viņš tur darīja? Mazgāja kājas. Kam Jēzus mazgāja kājas? Savējiem. Kāpēc nemazgāja pārējiem? Tie nebija savējie. Ir kaut kas īpašs tajā vārdā. Mans, jeb savējais, savs. Jēzus nosauc draudzi par savu. Savai draudzē es mazgāju kājas. Savai draudzē esmu gatavs mirt un augšām celties un darīt visu, jo tā ir mana, sava. Tā piederības sajūta, tā piederība ir svarīga. Jēzus runā, ka viņš savu draudzi ceļ. Draudzes ir dažādas, vai ne? Ir dejošanas draudze, dziedāšanas draudze, visādas suņu mīlētāja draudze, kaķu mīlētāja draudze un intereses dažādi pulciņi, dažādas intereses un cilvēki tur darbojas. Tas viss ir jauki, labi, bet Jēzus ceļ savu draudzi. Viņš tur ieguldās, un tā ir viņa. Un viņš savai draudzē mazgā kājas, kā te pieminēts. Tie bija viņa mācekļi. 1. Timotejam 5:8 vēlreiz to pašu gribu pateikt. Bet ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu. Cik ļoti Dievs uztver, ja tev kaut kas ir tavs, savs, sava ģimene, savu bērni, tad uzreiz citas prasības. Ja tev apkārt staigā bērni dažādi, staigā, viss kārtībā, tev galva nesāp. Bet ja tie ir tavējie bērni, kas staigā apkārt, klaiņo apkārt, tad tu saproti, ka tā ir mana atbildība. Tad, kad Jēzus saka, es celšu savu draudzi, tā ir mana atbildība. Tas nav tā, man vienalga, kā tā draudze. Es esmu dusmīgs uz to draudzi, vai draudz kaut ko tur neklaus man vai kaut ko. Tā ir manējā, man tas jārisina.
Tā ir manējā. Un te ir teikts, ka te ir runa par ģimeni, protams, bet tas vārdiņš savs, sava ģimene, savi bērni, savu sievu, savs vīrs. Ja? Tas ir ļoti svarīgs vārds. Noteiks, ka vienkārši es celšu draudzi. Nē, tā ir mana draudze. Tur ir kaut kas īpašs klāt pielikts. Tas vārdiņš savs, ne par velti, tur klāt ir šis sirsniņa. Varbūt var parādīt to bildīt atkal. Es gribu celt savu. Tā sirsniņa nozīmē, ka tur ir īpaša attieksme. Pret savējiem ir īpaša attieksme. Pret svešiem arī ir sava attieksme, bet pret savējiem ir īpaša. Un Jēzum draudze ir īpaša. Bībelē saka, ka tā ir Kristus līgava. Kāda ir līgava attieksme pret līgavu? Īpaša. Kristus miesa. Kāda ir Kristus attieksme pret savu ķermeni, miesu? Īpaši, gluži kā tev, vai ne? Tev arī ir tava miesa, un tu viņu kopi un glabā. Man rādīja Elisīte pirms dievkalpojuma, ka viņai bija pumpa kaut kādā vietiņā uz rokas laikam. Elisā. Viņa tagad nekontaktē ar. Jā. Uz manas rokas ir pumpa. Saproti? Jo tā ir mana. Ja Jēzus redz, ka draudzē ir pumpa kaut kur, tā ir viņa problēma. Tas ir viņam. Tas skar viņu. Viņš par to ir, var teikt, viņš par to atbild. Tā ir mana draudze, mana miesa. Tā ir mana līgava. Mana līgava. Un pēdējais pāns, tas būs vienkārši graujošs. Tēmā savs. Ja? Vīri, sagatavojieties. Efeziešiem 5:25. Un te ir rakstīts. Vīri, mīliet sievas. Tā ir rakstīts. Vīri, mīliet savas sievas. Un tā nianse ir ļoti svarīga. Ļoti svarīga. Āmen, vīri. Ja būtu teicis, vīri, mīliet sievas. Vai dieniņi, cik jauki, vai ne? Mēs vīlam visas sievas. Nē, te ir mīliet savas sievas. Ļoti svarīga nianse. Ir tūkstošiem, miljoniem, miljardiem sieviešu, bet tev ir tikai viena. Tikai viena, un par to viņš saka, mīliet savas sievas. Un tad, kad Jēzus saka, es mīlu savu draudzi, tad nav tā, ka es mīlu visu pasauli. Nē, savu draudzi es mīlu. Jēzus ir ļoti nokoncentrējies uz vienu, uz savu līgavu. Labi. Pēdējais vārds ir gribu. Vai tas ir svarīgs vārds šajā teikumā? Gribu. Ja tu izņemt ārā, vai tas kaut ko mainītu? Tehniski varbūt nē, bet sirds attieksme ziņā, tāpēc arī tā sirsniņa tur apvilkta, var uzlikt arī to uzrakstu, vai ne? Tā sirsniņa, viņa parāda, ka tur atkal ir darīšana ar sirdi. Un rakstu vieta ir Jāņa evaņģēlijas 12:26. Te ir rakstīts tā. Ja kāds man grib kalpot, Jēzus to saka. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un ja mans kalps man kalpo, ja kāds man kalpos, tad mans tēvs to cels godā. Ja kāds man grib, negrib, ļoti svarīgi. Tas viss var pagriezt. Vai nu uz vienu pusi, vai nu uz otru pusi. Un Dievs tavu brīvo gribu nekad neaiztiks, nespiedīs, neko. Viņš ļaus tev to izmantot, lietot tā, kā tu gribi. Un šī tava brīvība, ko Dievs tev ir uzdāvinājis, un tava brīvā griba, kuru tu tagad ieliec tajā, es gribu tev, Jēzu, kalpot, iegūst milzīgu vērtību.
Atceries, kad Sātans teica Dievam, kāpēc tas Ieps tur tā baigi tev mīl? Tāpēc, ka tu viņu baigi svētī. Viņš tāds turīgs, bagāts, veiksmīgs, viss viņam ir, viņam viss biznesa griežās. Tikko nebūs tas, viņš vairs negribēs ne tevi, ne turēt baušus vai kaut ko tur darīt. Dievs teica, pārbaudīsim. Un tad viņu pārbaudīja. Izrādījās, ka nē, ka viņš gribēja. Tā bija viņa izvēle. Viņš gribēja Dievam kalpot, pat ja viņam aizgāja tur viss tā labklājība tenteriem. Viņš palika viens pats, viņš palika tāds, kāds viņš palika, bet viņš teica, mans Dievs, es paļaujos uz tevi vienalga. Šis es gribu ir ļoti svarīgs. Un arī šeit, ja es saku, es gribu celt savu draudzi, bet ja tā draudze tev neklausīs, bet ja tā draudze tev uzspļās, bet ja tā draudze tur būs, kas ir draudze? Draudze tie ir cilvēki, vai ne? Viņi apvainojās, viņiem apnika, viņas vairs nejūtās, viņi ir aizņemti galu galā. Kas tur vērsis nopirkts un līgava apņemt un visādi iemesli. Bet Jēzus ir pateicis, ka es gribu celt, un es no tā neatkāpšos. Es to gribu, man nekas cits nemotivē. Es mīlu, un tāpēc es gribu. Kāpēc tu gribi būt kopā ar savu ģimeni? Tāpēc, ka es mīlu savu ģimeni. Tāpēc, ka es mīlu savu sievu, tāpēc, ka es mīlu savus bērnus, tāpēc, ka es mīlu savus mazbērnus. Es to gribu. Tev tur ir kaut kāds savs izdevīgums. Nē, es to gribu. Un šie vārdi, es gribu celt savu draudzi, viņi katri savā vietā, viņi ir vajadzīgi. Un es gribēju, ka šodien es tev gribētu piedāvāt šo teikumu tavā arsenālā. Atstāt tev par piemiņu, ka šī vārdiņa es vietā ieliktu tu savu vārdu. Armīns. Tas ir mans teikums. Jā, tas ir Jēzus teikums, bet es sekoju Jēzum. Es gribu būt tāds, kāds ir Jēzus. Es mācos no Jēzus, viņš ir mans skolotājs. Un arī es tagad sāku lietot to teikumu savā dzīvē. Es, Armīns, gribu celt savu draudzi. Kā tu jūties tad, kad tu to pasaki tā no savas personas puses? Es gribu celt savu draudzi. Kā tu jūties tajā visā? Pamēģini pateikt to teikumu. Vai tas ir tavs teikums? Tas ir Jēzus teikums, jā, es saprotu, tas ir kaut kas ļoti spēcīgs. Jēzus tā teica no sirds, viņam nebija nekādu šaubu. Un dabūt šo teikumu, padarīt šo teikumu par savējo. Tas ir kaut kas ļoti daudz. Viņš ir ļoti konkrēts. Es gribu, un tad celt, un savu, un draudzi. Viņš ir ļoti tā konkrētība, mazliet biedē varbūt. Ka nav tā, ka apmēram kaut kur uz to pusi, bet ne. Konkrēti, es gribu, un celt, un savu, un draudzi. Jēzus ir tāds, tik konkrēts, un mēs sekojam viņam. Nākamā lieta, tā ģimene, kurā mēs esam piedzimuši, ir tāda. Dievs Tēvs ir tāds ļoti konkrēts, viņš mīl, viņš nemainās. Dievs Dēls, Jēzus ir ļoti konkrēts. Viņš piedzima no jaunās Marijas un dzīvoja svētu dzīvi un gāja uz krustu ļoti konkrēti. Viņam bija konkrēti mācekļi, par kuriem viņš mazgāja kājas, un viņš ļoti konkrēti bija tieši Jeruzalemē un tieši tajā savā vietā, kur viņam bija jābūt. Un šī viņa konkrētība bija paklausība tēvam. Tajā ģimenē, kurā mēs esam piedzimuši, kurā mēs augam tagad kā Dieva bērni, paklausība ir ļoti augstā vērtē, un vārdiņš savs, un es gribu, ir ļoti augstā vērtē. Un tas netiek uzspiests, tas tiek tā kā demonstrēts caur Jēzus piemēru un teikts, seko man, dari tāpat. Tu arī savu brīvo gribu vari veltīt tam, lai celtu
draudzi. Tu arī šo konkrēto vietējo draudzi, vat šeit Cēsīs prieka vēst, var nosaukt par savu draudzi. Tu vari kļūt tāds tajā savā attieksmē, kāds ir Jēzus. Aleluja. Mēs zinām 32 gadi. Šie 32 gadi un tas, kas ir panākts, viss, kas šeit ir, viss cilvēki, notikumi, nams, kalpošanas, tas viss ir bijis tas celšanas darbs, tas gribēšanas darbs, tas savas draudzes celšanas darbs. Skaties, kur gribi, ja runa ir par draudzi, visur ir tādi cilvēki, kas grib celt, kas ceļ, kas sauc par savu, un viņi to saka tā vārda ar to nozīmi, viņi to nozīmi ieliek tajā vārdā savu draudzi, mana draudze. Un tādēļ Latvijā ir draudzes, Cēsīs ir draudzes, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Austrālijā, visur ir tas Jēzus darbs. Jēzus to iesāka, sakot, es celušu savu draudzi. Viņi bija tāda maza draudzīte, tur daži vīri un sievas. Šodien tas ir kaut kas liels, bet jēga, būtība tā pati, vārds tas pats. Es gribu celt savu draudzi, un tev ir iespēja tajā piedalīties. Tev un man ir iespēja tajā piedalīties, kļūt par šiem te cēlājiem. Gluži kā Noasam bija iespēja būvēt šķirstu sava nama glābšanai, un viņš to darīja. Jā, viņš ilgi būvēja, un tam Metuzalam bija ilgi jādzīvo tāpēc. Nebija vēl pabeigts. Šī draudze vēl nav gatava. Tu teiksi, jā, vēl tur nav tas, jā, vēl nav gatava. Vēl daudz, kas ir jāpiebūvē, jāizdara, mēs esam tikai pašā sākumā. Tu esi ienācis tajā procesā, un tu vari pielikt savu roku. Kas ir tā darba un kas ir tie sveķi, kur ir svarīgi draudzēji? Man kaut kur bija pierakstīts, bet es atceros arī pateikšu tāpat. Tie sveķi un darba ir svētums un dievbijība. Tātad iekšēja kvalitāte. Šo svētumu un dievbijību, kas nesadeg, viņu tev iedod Jēzus kā dāvanu. Tas nav tevis nopelnīts. Tev tiek uzdāvināts šis svētums un dievbijība. Attieksme pret Dievu, pret cilvēkiem, šī mīlestība, tas tiek tev dots kā dāvana. Un tev viņš ir jāsaglabā, jāsargā, tev jāpatur sevī tie sveķi un tā darba, ka tu nesadedz. Jo apkārt ir pasaule, apkārt ir cita dzīve. Bet tas svētums, tā nodalīšanās no pasaules, mani tas nesasmērēs. Es tam nesakošu, kam pasaule seko. Tas atdala tev no tās iznīcinošās uguns. Jā, vēl nav tā tiesas diena, viņa vēl stāv priekšā, bet jau šodien mēs trenējamies, mācāmies ar tādām mazām uguntiņām. Viens grēks, otrs grēks, viena viltība, otra viltība, trešā. Tie uguņi jau tepat jau ir, bet tas tavs svētums un tā dievbijība, kas tevī ir, viņa ir padara tevi uguns drošu. Tu negrēko, tu nesamaisies ar šo pasauli, tu esi izsaukts no pasaules, tu esi draudze, tu esi kristietis, tu esi Dieva bērns, tu esi harizmāts. Kas ir harizmāts? Svētais gars.
tevī mājos svētais gars. Es esmu harizmāts. Es esmu Dieva bērns. Es esmu. Kad tu to saglabā, tos sveķus un to darbu, kam nekaitē ūdens, to svētumu un to dievbijību, kam nekaitē šīs pasaules jēlības un dedzības un iznīcības. Šodien es gribētu, pirms mēs ieejam nākošajā 33. gadā, es gribētu tev dot izaicinājumu. Un izaicinājums būtu tāds, ja tu gribi iet tālāk, ja tu, kā Dieva bērns, gribi iet tālāk, un es jūtu, ka tu gribi, protams, par to nav jautājums, tad mēs varētu izvēlēties šo te teikumu, es gribu celt savu draudzi par savējo nākamajā gadā. Paņem to katrs ļoti personīgi. Atkal tas nav uzspiesti. Tas ir tad, ja tu to gribi, patiešām gribi. Un es gribētu, ka mēs nākamā gadā būtu tādi cilvēki. Jā, es zinu, ka nāks klāt jauni cilvēki, kur vēl neko nezinās, un vienmēr būs tāds, mazliet tāds varbūt. Draudze vienmēr ir tāda, tur dažādi cilvēki ir, bet draudzē vajag kaut kā tādu kodolu, tādu pamatu, kad ir tādi cilvēki. Un tad pārējie, viņi var tur patās, protams, arī domāt, vajag, nevajag, pieņemt, nepieņemt. Man ļoti gribās to izaicinājumu izteikt tev, lai tu vari atsaukties tam. Lai tu varētu pateikt, mācītāji, es arī ņemu šo pašu teikumu par savējo. Es gribu celt savu draudzi. Un pārējie mēs varētu lūgt par šiem cilvēkiem, arī es lūgšu par viņiem, protams, mēs kopā visi lūgsim, jo tas ir tas, ka pēc draudze pastāv un pastāvēs, celsies un tiks uzcelta. Tas ir tas, ka pēc draudze nebeigsies tad, kad sāksies Covid, vai tagad sāksies kaut kādas jukas, vai sāksies kaut kāda cita apstākļa, ja draudze pastāvēs cauri visiem laikiem, jo ir tādi cilvēki. Jēzus sāka, un mēs viņam sekojam. Tā kā mans aicinājums ir tagad šobrīd. Ja tu vēlies šo gadu sākt ar šo teikumu, tad iznāc šeit priekšā,